Gaidi mani, iela saulainajā pusē. Es jau nāku ar pilnu klēpī rūdzu puķē. Tad tu centies komponēt, kā sešķietām uz preķiem, beigās tas ir redzīgi, kā netieki, ka te te. Stopu grib pierādīt, slīgu lielu kūs tā kā lego. Tu nevajag taisnība, bet kūs savu nego. Tu tā turpinās, līdz man man sīkni būs. Saka, ka tu labāk vari, bet tu citi sūds. Ja tu tā patīk, tad paviecies, sejas saucēt. Šeit man paviecies, negrib stūs, strīdos pavadīt pats. Ir redzēt, ka taisnība to parādīs laiks. Ak, Dievs, tas bija labākais koncerts, kādā es jebkad esmu bijusi nopietni. Kas tieši tev patika? Man patika Eida vārdi. Tieši viņš? Viņš teica pilnībā visu, viņš teica patiesība. Un vienkārši super koncerts, es nākšu uz nākamo. Vienkārši super. Tu vari zaudēt, pamest visu, bet dzīve turpinās. Gatavs strādāt, nevajag visu ātrāk, es nezinu kā. Vārdu palīdz, tas ir fakts visos laukos. Zini, saku tu veči, jo pats šito klausos. Mani nedefinē rase vai tā prasme, ja kautos. Man nav pistols, kaut gan es kā acis te šaudos. Par spīt tendencēm neesam obuzulbēt. Ceram tik daudz alkohola, ka mēs esam malu cilvēki. Cīgi labumu, ja dedzināšu, nenesīs, bet rudenī pa Dievs pipēt. Vai es varu to iedzert? Vai es varu to iedzert? Ok, es mēģināšu tā, lai neuzlīst uz grīdas, jo pagājušreiz, kad mums bija pirms gada te konts, mums vajadzēja pēc tam stundu tīrīt no tām spalvām, ja viss pīsdzēs. Jā, es iedzeru pienu! Kāds grib pienu, es varu padot papu? Dai, ņemiet, meitnes. Tur ir nedaudz arī no mana pieniņa. Mums norāva jungu tik traki, ka es vēl kāds 3 dienas nevarēšu atķēkties no šitā pasākuma. Godu vārds, man jumts vispār mājā. Kas tev visvairāk patika? Visvairāk man patika. Man patika pirmkārt, man patika Edvards Krāgi. Bet bija forša publika, super un man pašam bija jautri. Varēja, nebijām samēģinājuši pietiekami, nākamreiz. Skaidrs. Varbūt ies. Ew! Ko? Jā, pacel rokas! Ko? Pacel rokas! Ko? Pacel rokas! Jā! Tagad mazā tradīcija, vai? Daži šeit zin, ko darīt, un daži sekot līdz tiem, kas zina, vai? Ļoti labs koncerts. Man patika dejot riekstu, jo rieksta deja tas ir tas labākais, kas var notikt koncertā. Šī rieksta deja. Jā. Tad, kad cilvēki ar pilnu dvēseli saka dejo riekstu, tas ir ļoti tā dvēselē attīroši un vispār tā dēļ ir vērts iet uz šiem koncertiem. Edvardiem nesen bija dzimšanas diena. Ja kāds nedaudz aplausus, varbūt viņam pavisam nesen bija dzimšanas diena. Es drīz miršu! Un tā kā es zinu, ka tev ir ar tām zeķēm vecīts no sirds. Kolosāli. Tas ir labākais, ko es esmu redzējis. Nē, nopietni, man baigi patika koncerts. Tīpaši man patika tā daļa, kad daļam uz skatuves pievienojās Ansis, un tad viņi sāka bliest Rieksta armijas muzikālo daļradi, un viņi to darīja ļoti ekspresīvi. Viņi to darīja tā, tiešām varēja just dzīvību viņos, un tas ir baigi forši, ka hip-hops uz skatuves ir dzīvs, un ka to jūt cilvēki, kas ir atnākuši uz koncertu, un ka paši izpildītāji labi izdara savu darbu. Man tas baigi patika. Man arī patīk pašam uzkāpt šovakar uz skatuves, protams. Trausla, laime ir trausla, un ja neapstākļi cilvēks to sagrauts, liecai zaus, pats draugs, laime ir trausla, klīda bezgalīgi, bet tas nepalīdz, seja zeltainīga, kāpēc hepatīta, ja pēc nereīgas rendas nesadzīst, ja šīs abas sulīgas kā nektarīts, pameta darbu. Un nākamajām pāris dziesmām, kuras noblēzīšu, vajadzētu tā kā mēs runājam, vajadzētu nomainīt uz pulses šito banneri,
vajadzētu pielikt klāt tā kā trūpu kaut kā. Un izdzīt 90% no apmeklētājiem. Jā, tieši tā. Tas būtu nabaga. Un vēl nokāst stumbu. Jo, kad bija ELE prezentācija, tad nokrita viena tumba. Un saka, viss, jo skaties, es varu atrakt atmiņas, raksta saprīgs un rakstīt garas saprīgs. Rīms, kurās ticība, manas laba daudz. Kaidavārdu paļubomu bija nenormāli daudz prieks, ka bija vecās dziesmas jau. Nu, nes tas, kam būtu jāprasa, kā patika Edvārdu koncerts, bet nu paļubomu. Draugu līdz tūmirkalā teikšu, ka saņemšos, bet jūt, ka poti, tā būs arī ar skolu, līdz es kļūšu kā košķiks. Tāpat pēc tam sēdēšu pie TV ar riepu, tie parastie cilvēki laiku tērē ar Dievu, nevis domājot šito, vai arī rakstot šito. Cekot stundas darbu, pēc tam atot diskos, sakot pisos, gads smagi radot visu šo. Ja tev tas nepatīk, tad pasaki to asīs, kad kustinās uzredz, es zinu, esi zaļs, atbalst Dievs, un esi kā lēle. Saki, ko domā, ja ne, tad nejelē. Es eju savu ceļu, jo jums sekot nevarēju. Var nedot ceļavēju, kamēr elpot vēl es spēju. Es vīnu uzvaras, jums visiem velpot ledusēju, jo jūs teicāt, tas nav iespējams, kā semplot Hathaway. Varu teikt, ka esmu labākais, pat ja rāds sviest, jo jūs pārliecinās labā reklāmā, ne laba dziesma. Un tu man saki, viss, ko tu dari. Bet šis nav reprezents, tu labi ir. Rakstīt līriku, bet es nespēju tikt līdz tam, cik ātri viņš runā. Plūsmai. Mana publika nav augsta, bet ceņamos un izsviežu un ciesmu. Jūtos tā kā rudenīvēs, tāpēc, ka viņam redzu tik 5+1 un es cieši spriež. Lieku repā baks, tu mani netā baks, pēc komentiem nevis tu laikā sapni garā. Lietos presā baks, bet es nesāpnies. Nē, es keisāms nestāv blakus tavam. Man visvairāk patika. Es pat nezinu, man viss patika. Tas ir viss, ko es varu pateikt. Bija forši, liels paldies. Publika es apmierinātu. Publika bija fantastiska, bija forši. Tā kā liels paldies visiem, kas atnāca. Ceru, ka zini, ka man nevajag, ja es idejas un lieku vārdu. Pat ja mani tiemā un malās pamats pamana visa mana ceļa garumā es iet pār. Ceru man pamatī, ja tu edu te pamani, jo es debats padēr te par vienu krāsu. Sarunas beidz, jo tas ir vatama, kad saka stāvs man, kad te pakaļ es uz vietas prāt. Sasmuj un savāk, ja arī pogi pateicoties lirikai vakarā, pat te pilns punkts savāk. Skills kurs parāda, ka visu man visu var darīt, visu nav misiem. Šis tu var darīt kā, vai tu dies līdz līdzīgs strāks, milinu viņu un pats saplāk, milinu mācīšu, ko brīniet krās, tikai ģimene kas, slimēr kā viņu mums pēc civila paļaļ. Dzīve ir kāds ceļš, kāds ceļš, nu tagad jūs kārtu, un aiziet tā, dzīve ir kāds ceļš, dzīve ir kāds ceļš, dzīve ir kāds ceļš, kā kāds